Jā, tieši tā. Acu kontakts un metam lāpu. Lāpu metam gaisā, lai var otrs noķert gaisā. Gaisā. Acu kontaktam jānotiek. Drusiņi paratojamies, lai var bišķiņi. Kuru gundiņu no deviņi žagariņ, no deviņi žagariņ, no deviņi žagariņ. Silnās dievi, silnās laima, mana mūža licējiņ, mana mūža licējiņ. Silnās dievi, silnās laima, mana mūža licējiņ, mana mūža licējiņ, mana mūža licējiņ. Iet māmiņa ar laimiņu, pār pagalmu runādām, pār pagalmu runādām. Lūdz māmiņa no laimiņas bērniņāmi labā mūž. Lūdz māmiņa no laimiņas bērniņāmi labā mūž, bērniņāmi labā mūž. Kādu mūžu laima lika, tāds bija manim jādzīvo. Kādu mūžu laima lika, tāds bija manim jādzīvo. Tāds bija manim jādzīvo. 90. gadā pirmo reizi latviešu dziesmu svētkos skanēja Daugava abas malas. Piedaloties latviešiem,
no visas pasaules, iedot vienā mēlē ar vienu dvēseli par vienu zemi. Kad es mācījos Darazarā vasaras vidusskolā, tur ir tradīcija, ka katru rītu no vecākās klases kāds pāris paceļ karogu un vakarā visa skola vecākajai klasei esot vidu karogu nolaiž, dziedot Daugava abas malas. Un tur es stāvu ar jauniešiem no Amerikas, no Kanādas. Mēs esam atšķirīgi, bet mūs daudz vairāk vieno tas, ka mums ir viena mēle, viena dvēsele un viena zeme. Esmu vecmāte un ikdienā ķeru bērnus. Sagaidu viņus šajā pasaulē un es skaidri zinu, ka lai viens pats nāktu pasaulē, ir vajadzīgi vismaz 3. Tētis, mamma un dievišķais pieskāriens. Un kāds patiešām smagi nopūlas un sāpēs laiž pasaulē cilvēku. Kāds mūs uzaicina, sagaida, saņem šai pasaulē. Un mūsu dzīves iesākumā ir vajadzīgas rūpes, pieņemšana, valoda un līdzcilvēku atbalsts, lai mēs varētu pieaugt. Vidus saule ritināja, vidus saule ritināja, vidus saule ritināja, vidus saule ritināja. Teikšu godīgi, es biju dzirdējusi, ka bērzdainas sajieti ir fantastiski, lieliski, atmiņā paliekoši, bet kaut kā visu laiku nespēju sadūšoties un pateikt, jā, es arī gribu uz turieni. Jo visu laiku bija tāda baža, nu kā es tur iederēšos, nu kā es tur sapratīšu, vai tiešām mani tur pieņems, ka tas varbūt ir tikai tiem, kas dzīvo ārzemēs. Un tad, paldies vīram, viņš teica, viss, braucam. Es biju apņēmusies vadīt pusreiz pusi, un man likās tā, bet kā būs, ja tas mazais pusreiz pusnieks mani nesapratīs? Vai es nesapratīšu kaut ko svarīgu, ko viņš stāsta man? Un atbraucot Bērzainē, mēs ieradāmies nedaudz agrāk kā plānots, un ar visu to mūs sagaidīja ļoti, ļoti sirsnīgi un atvērti cilvēki. Mūs izguldīja, lai gan vietu nebija. Reāli nebija, viss bija aizņemts, jo viesojās koris. Par mums patiesi rūpējās, un tu ej, un tev smaida pretī un prasa, vai tev ko vēl nevajag, vai tev viss jau ir, un tu sāc justies tā arvien vairāk kā savējais. Vērīgs biedrs mūs var lasīt kā atvērtu grāmatu, bet vai vienmēr? Cik labi, ka mums ir vārdi, viena valoda, kurā saprasties, jo tieši vārdi mums palīdz nonākt uz vienas lapas, atrast kopīgu valodu grūtos brīžos un saprast otru. Sarunāšanās ir jebkuru attiecību asinsrite. Kad mums piedzima Rūta, saprotams, izmainījās visa pasaule, jo mūsu laiks, ko iepriekš mēs veltījām paši sev un viens otram, bija jādala ar laiku meitiņai. Mazajai augot, es sāku pievērst uzmanību tam, cik daudz mēs, pieaugušie, viens ar otru kvalitatīvi sarunājamies. Un vai tas vispār skaitās, ja lielākā daļa no dienas sarunām ir par sadzīviskiem un praktiskiem jautājumiem? No sērijas nomaini pamperi, atnes lūdzu ūdeni un ko mēs ēdīsim vakariņās. Un vai nereti jaunajai mammai vispār ir vieta un laiks, kur runāt par savām pārdomām un sajūtām, ja ģimenes un līdzcilvēku iesāktās sarunas ir apmēram tādas, ļauj gulēt, vēl ēd pienu?
Piebarot noteikti jāsāk ar kabačiem, noteikti ne ar ko saldu. Un, protams, kad būs otrais? Un citiem ar bērnkopību saistītiem jautājumiem. Un vai nav tā, ka mums visiem, ne tikai jaunajām māmiņām, vajag vairāk laika tādām nesteidzīgām sarunām, tik ļoti arī vajadzīgajiem, cieņpilnajiem strīdiem un kopīgai sapņošanai? Valoda, kura mums ar leišiem, ar lietuviešiem, ir pasaulē vissanākā dzīvā valoda. Ar to mēs varam lepoties ik uz soļa. Kad cilvēki tautā pasaulē grib dzirdēt, kā skanējusi senā valoda, tad viņi var braukt pie mums un klausīties. Bet tagad ir mūsu laiks. Tagad ir mūsu laiks šeit un tagad, ko varam darīt mēs, kā mums nosargāt to, ko mēs esam mantojuši no saviem senčiem, lai mēs nosargātu tās mūsu tautas vērtības no svešiniekiem, gan fiziski, gan garīgi, un tīrā veidā to nodot mūsu bērniem un bērnu bērniem. Bet tāpat laikā šķiet, ka tas, ko mēs bez vārdiem saprotam, un varbūt katrs citādi iztēlojamies kā dvēseli, ir tas mūsu kopīgais pamats. Tas, ka mēs no smaida un no valodas varam viens otru pazīt tālumā. Tas, ka kādi vārdi mums nozīmē kaut ko tik daudz, ka kādas sajūtas ir lielākas par mums pašiem. Un es uzdrošinos teikt, ka šie visi ir mūsu tikumi. Mēs esam tikuši ļaudis, jo mēs zinām, kas ir darbs, mēs zinām, kā darbu pabeigt. Mēs zinām, kā dziedāt dziesmas, mēs zinām, kā sevi izdejot, un mēs zinām to, ka tanī brīdī, kad mums ir kopīgs pārdzīvojums, kad ierunājas šī mūsu kopīgā dvēsele, tad tas ir kaut kas, kas ir daudzkārt lielāks par mums katru pašu atsevišķi. Un jā, šeit 3x3 mēs būvējam savu mazo ideālo garīgo Latviju. Laima par mums lēmī, sargā mūsu zemi, viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Iramies mēs celtiņi, gana labi dzīvojuši. Šķiramies mēs celtiņi, gana labi dzīvojuši. Ar Dieviņu šķiramies, ar Dieviņu lai palika.